Sveiki! Mani sauc Mārtiņš Mežulis, un es esmu programmu direktors komunikācijas dizaina programmai. Komunikācijas dizaina programma ir tā, kuru izvēlās jaunieši, kas jau sevi jūt tādus kā grupas vadītājus. Iespējams, kāds 9. klasnieks jau ir sapratis, ka projektos jūs esat tie, kas ir tie līderi, tie, kas visu organizē, tad tie ir arī komunikācijas dizaina studenti. Šajās studijās jaunieši apgūst vairākas digitālas prasmes, biznesu zinību prasmes, reklāmas menedžmentu, kur, principā, pabeidzot skolu Viktorija, viņi iegūst šo kvalifikāciju komunikācijas dizainera asistents, kas ir, protams, milzīgs lēciens tālāk studēt vai RISEBā vai kādā citā augstskolā tiešām reklāmu vai sabiedriskās attiecības. Šīs nodarbības un tā programmas jēga nav jau tikai teorētiska. Kā minēju, studenti apgūst arī datu apstrādi, datu vizualizāciju, montāžu, fotografēšanu, filmēšanu, bet par komunikācijas dizaineriem vairāk vajadzētu domāt par tādiem kā diriģentiem. Ka viņi māk katru instrumentu, bet vairāk viņi ir tā visa projekta organizētāji un vadītāji. Mēs par viņiem domājam kā vairāk kā producentiem. Un, ja jaunietim šķiet, ka tas, ar ko viņi vairāk gribētu nodarboties dzīvē, ir projektu organizēšana, teiksim, vai tas ir kādi festivāli, vai tas ir YouTube kanāla organizēšana, daudz kas saistībā ar reklāmu, tad komunikācijas dizains būtu īstā programma, kas tiešām ir saistīta ar publisko runu, ar pičošanu, projektu pasniegšanu un, protams, arī biznesa sekciju. Tā kā gaidīšu jūs visus komunikācijas dizainerus 1. septembrī.